1. Ir viss kārtībā. Nu, sveiciens Zieča, sveiciens pavasarī. Sveiki, Ahēd. Nu, tu ar vakardienā palmu zariem mazājies par Rīgiem, ko tu darīji? Palmu zariem? Nē, es ar pūpoļiem vandījos. Lokāli izpaudies. Nu, ceturtdien mēs tev sarunājām šitos skaistumkopšanas festivālu. Skaistumklopšana man būs. Skaistumklopšana, jā. Tad būs, jā. Jā, es jau attaudzēju kreisai rokai vairāk. Tev te arī kaut kas ir? Kaut kas tur ir, mēs mēslojam sabēru visādīgo. Nu, to vēl būs uz labāk. nakti. Tur vajag izdomāt kaut ko tā. Visur. Viņas māk visu. O, Jā. tas ir ģeldi. Jā, labi, bet, tad kā pupols svētdien? Nu, tā izpērāmies. Pirtī bijām, un ar pupoļiem arī izpērāmies. Kāds tur pēc tam bišķiņ kārklu krūmā atlūz. Ar dziedošo un līdz bezgalībai. Bija tējas arī šoreiz pārmaiņas pēc. Tējas bija. Sen nebija bijis. No krūzītēm jānorēvīs. Nu, kā ir šodien ir Priedainē tur tāda jauna pirts. Priedainē. Tur aizved. Priedainē. Visāds lokāls atrod. Es tāpat tur smejies. Kur tu pirms tam bija? Kurā veidā, kur tas bija? Bija Purciemā un tad Purci. Čekavā vēl. Purciemā, Čekavā, Priedainē. Smiekliem, bet Priedainē viņi tur diezko slaventā pirts, jo viņi vienam hokejistam mammu tur šūrē. Šūrē. Tā viņa tāda enerģiska kundze. Sveiciens Marikai Ahēdi. Marika šūrē, tu to virsū, Marika. Kobām jāsam mammi. Tā ir izrādījās. Man tur viens biedrs regulāri brauc uz to pirti, un tur viņš sauc arī uz turien. Bet es jau esmu bijis tajās citās pirtīs, kuras 3 reizes nedēļā nevar braukt uz to pirti. Un tā es visu laiku sirds arī, jā. Un tad beidzot izrāvos pārējie Zahvara, apslimuši bija. Zahvars bija uzstāds, jā. Un tad izrāvos uz to Priedainas pirti. Brauks ikurāt garās brīvdienās atkal, ja Forši. Tur ir izrādās no 100 gadu atpakaļ zoļļi gājuši tai pirtī. Tur ir vecs. Tur ir pietaisīts. Tur jau tā aura, zin. Zoļļu. Tās to autu. Autu smārdu. Tur no veciem autiem arī tās mitas uztaisītas bija. Tās iedeva galvā. Un telpa auga arī tāda senatnīga vai pilns. Fikusi visā. Jā, piesvīdušās logu ailēs. Okay. Nu, tas ir tāds gājiens, bet tāda vēl es tev ko teikšu. Tad apjozām ar zēniem, kā nāk tas zaļā nakts. Jā. Un tagad festivālā kārtīgam ir tas teritorijas, vai ne, nožogojumi. Mēs ņēmām, izdomājām, uztaisīs nožogojumu. Lai taču tie vēli miglu mērķi, kas atvelkās, lai viņi nenāk iekšā. Kur jūs arī nebūsiet? Mēs tur uzliksim, būs viens, kas uzliks kameras stūrī un vienkārši safilmēs tos lohus, kas atnāks. Nomonitorēti. Nē, bet viņus nevajag dzīt prom, viņiem vajag notirgot biļetes, ja viņi atnākuši ir uz festivālu. Ir jau, kas nāk bez iepriekšējas pirkšanas. Tieši tā, uzliks kasi, tur kasi vajag uzlikt kasi. Tur ir. Pēdējā brīdī pie 15 eiro. Jā. Iepriekš kāsienā ir lētāk. 15 eiro un tā uz visām 3 vietām 50. 50. Labāk un dārgāk, protams. Un tagad mēs tur, liek to žogu un tur amzējās, un met kūleņus un tagad spriež. Bet tagad ir kā? Tagad tie festivāli parasti, kuri notiekās, vai ne? Kur paredzēt notiek. Un gadās, ka viņi nenotiek. Tad atgriež atpakaļ biļetes. Un te jābūt uzmanīgam, ja pēkšņi izdomā, ka viņš notiek un viņi atnāk. Un viņi nenāk. Tad jums jāgriež atpakaļ biļetes. Ja notiek. Tur jāuzmanās, lai kaut kāds audio kvartāls nedod Dievs vai kaut kāds, cita grupa, kaut kāds zēskārs, lai nesāk dziedāt, jo Skārs nesen atlika koncertu uz kaut kādu zināmu laiku, te jūras vārtos,
Jo viņi droši vien grib veikt diversiju mūsu zaļajās naktīs un uzstāties tur festivālā, kurš nenotiek. Ja viņi norauj mums šito vazākumu, ja viņš tomēr notiek, tad mums jāatgriež atpakaļ biļetes, jo mēs pārdevām biļetes uz festivālu, kurš nenotiek. Jā, bet sabot, tur jau viena lieta ir zeskās. Tur šava muļķības skaidrs. Bet tur var būt arī tā, ka tur var nākt vienkārši tie, kas uz festivāliem ir tie, kur runājās, ja? Lampveidīgi. Lampioni. Lampioni. Ko šitas jau arī var tēlot, ka viņš ir lampas, un viņš tagad runāsies. Tā gan. Nu var. Nē, mums vienkārši mēs tos festivālus. Pat tev var apdrošinātājiem dar padomāt jaunu piedāvājumu. Apdrošināt pret pasākumiem, kas nenotiek. Gadījumā viņi notiek. Jā. Tādas kumēniņi, jā. Vēl, zini, tagad nāk tā terašu sezona. Tad haltūras paņēmām ar tiem impregnerētajiem dēļiem. Sāk šanci bišķi dabujām ar čaļiem, tur pa Vecerīgas tur liek tos terases ārā. Pavasars jau nācis ir ātrāk, ja man zin. Un tad tā vēl bijām... Lika ārā terases, ja? Jā, sazāģēja tur pa frakcijām, pagaidām čupā vēl stāv. Šodien jābrauc skatīties, un nav nošķirījuši, tad būs ko naglot. Gan jau, ka būs nošķirījuši. Gan jau, ka būs, jā. Viņiem jau tās Vecerīgas kameras dieži, ko nemaisa. Un tā vēl bija aizjozuši šito te, tur, kur Brīvdabas muzejs, tur Juglas ezers, tur pa teritoriju, tur bišķi izvandījās, pa kaut ko pamakšķerē. Un sastapām šito te, tur tāds Māris no Kūtrājiem, TikTok tāds vīrals. Viņš ir kataklizmu zinātni, viņš stāsta, kad esot atklājis kataklizmu zinātni, un tur kūst ledi šitajā Juglas ezerā un geizeri veidojās. Kaut kāds briesmu lietas, ka tur izvirdumi notiek. Irš viņš. Man arī tā liekas. Es prasīju, no kuras palātas tu esi, viņš nekā negribēja stāstīt. Klizmu viņš sen ir taisījis. Jā, to viņam paprasīja, ka par tām klizmām. Nevis katu, bet klizmu. To vairs nākamreiz uzprasīs. Labi, un kas tev ar tiem sintezatoriem? Tu kaut ko esi mācījies spēlēt, kaut ko jeb ne? Priekš zaļās nakts, bišķiņ, tāds ievadu septakordiņus. Ir tev, ja? Septakordiņi ir. Tu gribi, lai mēs tagad riktējam. Mums uz ceturtdienu. Ceturtdienu, pirms tev noskūs. Tā kā būs beidzies. Uz epilepsi. Jā. Epilepsēs. Kāju. Kreiso kāju labo roku. Pa diagonāli. Pieķerot krāt mazo krūtiņu. Šito arī epilepsē? Nē, tas ir pie balmiera jāiet. Pie balmiera? Jā. Klāri vajadzēs attaicināt. Jā, gan jau, ka būs to tik daudz saradies tie barbershopi, vai ne? Viņi brīvā laikā viens otram jā, tāpēc varētu mierīgi. Nē, kāpēc? Es vienreiz gāju vienam barbershopam garām. Viens džeks, viņš pats sēdēja un tur kaut ko tur. Viņš jau rādi, nāc iekšā. Nē, viņš bija tā iegribs, viņš pats sev tā. Jo apmeklētāji nevienu, bet viņš pats sev tur baigi šņakarē. Visi tie zieķi smalkie, ka gribās pamakarēt sevi. Nav smalkiem zieķiem. Pa sevis makarēšana kaut kāda anekdote? Ir. Ģeķīgā, klasiskā. Tiesmeda eksperts man prasa vecam zēnam. Kā jūs konstatējat, ka jūs tā kundze ir mirusi kādu laiku? Seksis bija kā parasti, ja tik izlietnē nāvīgi daudz trauks sāk krāties. Jā, mēs šitā bija. Labs, jā. Okay. Viņš vēl kā ārā vecās. Nē, šo izgājušā nedēļā stāsts šo nebija dzirdējis. Jā, mēs tur... Tu nebija dzirdējis? Nebija. Aha. Mēs tur šahistiem daudz nebija dzirdējuši. Ko tik tu nedēļas nogalē šahistiem bija kopā? Spirtī ar šahistiem. Spirtī kaut kā teras dēļ. Un viens kataklizmu. Kataklizmas un kas. Labi, paldies. Šitās brīvdienas arī būs garas priekšā. Gatavojies. Tu jau baigi saņems. Gatavojies ceturtdienu. Tu brīvdienās varēsi iet pliks, pilnīgi noskūts, noepsilēts. Jāstāst tas festivāls trešdien, bet tur pa cik viņš nenotiks. Tu neej matains.